Labvakar! Labvakar! Šovakar mēs mazliet gribētu parunāt par dažām garīgām lietām, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas šodien, jo daudz cilvēki ir kaut kur ieciklējušies, nosprūduši un netiek uz priekšu. Un mēs gribētu varbūt iedrošināt tomēr nepalikt uz vietas un iet uz priekšu, jo, stāvot uz vietas nekāda izaugsme nav. Vai nu mēs augam, vai nu mēs slīdam uz leju. Tā ir iekārtots, ja, un jūs visi zinat, kad ir kustība, tā ir dzīvība, ja, ka pasaulē runā, un tā arī savā ziņā ir patiesība. Un izskan pēdējā laikā ļoti bieži jautājums par to, kāda tad ir Dieva griba manai dzīvei. Un pēdējā laikā mēs arī apspriežam to jautājumu un runājam par šīm lietām. Un esam mazliet tā kā nonākuši pie tāda slēdziena, varētu teikt, ja, kopsavilkuma tam, kad visa Dieva griba, kas mums būtu jāzina, ir rakstīta Dieva vārdā. Un mēs gribētu iedrošināt katru ikvienu, kurš ir pieņēmis Jēzu par savu personīgo glābēju, kas ir atgriezies, ja, un pieķēries Dievam, lai kur jūs arī būtu. Turpiniet lasīt Dievu vārdu, meklējiet cilvēkus, ar kuriem kopā jūs varētu pārspriest to Dievu vārdu, kopā lūgt, tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi, jo palikt vienam tas absolūti nav pareizākais variants. Un pieņemt Jēzu tikai ķeksīšu pēc un turpināt dzīvot pasaulīgu dzīvesveidu, tā vispār nav izēja. Tā ir katra cilvēka īpaši individuāla izvēle. Tā ir katra cilvēka individuāla. Bet kristieši viņi jau ir aicināti sekot Dievam. Tā kā man arī bija tas variants par to Dievu gribu. Tas arī man bija tāda, neteikšu, ka atklāsme dīži, bet sapratni atnāca par to, ka kāds ir Dievu gribu, kāda ir Dievu gribu manai dzīvē, ko lai es daru, varbūt es tur esmu, mūziķis, varbūt es esmu automehāniķis, varbūt es esmu, kas viņi zina. Varbūt es esmu vetārs, kā es zinu, ko Dievs grib darīt. Caur mani, piemēram, kas es tāds vispār esmu, kāds ir mans aicinājums un tā tālāk. Un klausoties, teiksim, Dievu vīrus un sievas, teiksim tā, ja, kas sludinātājs, kas starp citu ir labi, jo ir cilvēkam ir lielāka pieredze un atklāsme tajā ziņā. Klausoties vienu no šādiem sludinātājiem, es sapratu, ka tas ir tā vienkārši. Dievs nemaz nav tik sarežģīts. Dievu griba, tas ir pirmām kārtām, lai mēs būtu veseli, lai mēs būtu dziedināti, lai mēs būtu laimīgi, lai mēs būtu priecīgi, jo, kā rakstīts, priecājieties vienmēr. Ja? Jā. Protams, ne par visu mēs varam priecāties, par sliktām lietām tas tur nav ko priecāties, ja tev kāds nomirst vai saslimst vai vēl kaut kas notiek. Ja mašīna salūst uz ielas -20 grādos ziemā, nekurienes vidū un telefonam zonas nav un tā tālāk. Par to, protams, nav ko priecāties, bet priecāties ir vajag par Dievu, par to, ka Dievs jūs nav atstājis. Pat, ja arī jūsu mašīna ir salūzus un ir -20 ārā. Mums mašīna salūz tādā vietā, kur nebija praktiski zonas, bet nebija -20. Mēs 5 stundas nosēdējām uz ceļa gaidot evakuātoru. Bet risinājums vienmēr ir. Un nekad nevajag krist izmisumā. Vienmēr vajag pateikties Dievam, jā. Un ko es vēl gribēju teikt par Dievu gribu? Tas ir viss, kas ir rakstīts Bībelē. Ja nevar atrast kaut ko, ir aplikācija mobilā telefonā, kur var atsevišķi ierakstīt, piemēram, par dziedināšanu, par slimībām, par to, un viņš automātiski izmet visas rakstvietas. Un tad viņas var atrast šeit, kur viņas ir. Vai turpat arī aplikācijā izlasīt. Tādā veidā es uzzinātu, ko Dievs saka tieši par attiecīgo situāciju, tieši no Dieva vārda aspekta, ja? Jā. Ka Jēzus uznes visas mūsu slimības pie krusta, visas mūsu sērgas un tā tālāk. Tas nozīmē, ka Dievs ir ieinteresēts. Viņš vispār radīja cilvēku veselu. Tad, kad Satans ieradās šeit uz zemes, tad sākās problēmas. Dievs nekad neuzliek slimības. Cilvēkiem bieži vien ir, es esmu dzirdējis ar, kas saka, ka Dievs tur man speciāli izdarīja tā, lai es tur saslimst, vai sita man ar slimību, vai sodīja man, vai kā viņi tur saka, ne? Kas ir absolūti neatbilst Dieva vārdam, tāpēc viņš jāzina Dieva vārds, lai jums būtu ar ko salīdzināt. Jums ienāk doma, Dievs sit man ar slimību. Uzreiz rakstviet bija. Tas stāv rakstīts, ja kā Jēzus teica. Un viss, un liekam viņu pretī un saka,
tas nav no Dieva, tas nav Dievs, tad tas kaut kas cits ir, tas ir vēlns, vai tas esmu es pats varbūt mazums. Bet Dieva grib šajā ziņā ir būt veselam. Kā jūs to veselību sev saglabāsiet? Vai jūs tur iesiet uz treniņiem, norūdīsieties, nezinu, veiksiet āliņģi vai kā, kurš šo dara, ja? Vai dzersiet vitamīnus vai kā? Tā ir tā kā jūsu Katra izvēle. Katra izvēle, bet jums ir jābūt veselam. Ja jūs esat vesels, jūs esat Dievprātā. Ja jūs esat precējies, jūs esat kristietis precējies ar kristieti, jūs jau esat Dievprātā. Dievs var jūs jau sākt jau svētīt. Ja esat precējušies un jūsu partneris ir neticīgs cilvēks, tad vienmēr ir arī tādās situācijās ir izēja. Arī tur ir Dieva vārds, kur ir teikts, ka viņš būs svētīts caur to, kas ir ticīgs. Bet Dieva vārds saka tā, ja tu gribi dzīvot svētībās, tu gribi dzīvot tajā, kā rakstīts psalmā, ja, kas staigā visvarano ēnā. Ja tu gribi staigāt tajā visvarano ēnā, tu gribi, lai Dievs tev sargā, lai tu būtu pasargāts, tad ir kaut kādas lietas, kas jādara. To var izlasīt Dieva vārdā. Tāpēc viņš ir vajadzīgs. Jā, Dieva vārds ir tā kā instrukcija, tas apmēram ir tas pats, kas šodien navigācija. Grāmata, ja? Jā, mēs kādreiz lietojām papīra kartes, ka mēs kaut kur ceļojām vai devāmies ceļā, mums vienmēr bija karte, un mēs skatījāmies tā, man jābrauc no šejienes, man jānonāk uz to punktu, tātad kur man te kādas pilsētas, kurām man cauri jābrauc, pa galveno ielu, mazāk galveno un tā tālāk. Mēs ņemam tās lietas vērā. Bet šobrīd ir navigācija, un tā ir tieši tāda pati, tikai elektroniskā veidā. Viņa arī veda mūs pa konkrētiem ceļiem, lai mēs nonāktu no viena punkta līdz otram punktam. Un tieši Dieva vārds arī ir tas pats. Un ļoti bieži cilvēkiem nav skaidrs, kāpēc ir jālasa Dieva vārds, kāpēc vispār ir jāiet uz draudzi, kāpēc vispār jāiet uz tādām mājas grupiņām ir. Bet tādēļ, kad mēs sanākot kopā, mēs dalāmies ar to pieredzi, ja? Mēs nekad nezinājām, kā tas ir, kad salūst mašīna, kad tu paliec uz ielas, kas tagad ir jādara. Jo apdrošināšana ir un kas to seks un kā mēs tālāk tur tiksim. Ja? Tā bija mūsu pieredze. Un tagad, kad mēs to pieminam šeit, jūs zināsiet, jūsu dzīvē arī kādreiz tas notiks, jūs zināsiet, izēja ir. Vienmēr ir izēja. Ja? Jo tāpēc, kad tas ir tā kā instrukcija, tas ir tāpat kā, kad nopērk jaunu kaut kādu nezināmas rakstura mēbeli, ja? Un tu gribi tagad viņu salikt, un tu nekad neesi varbūt licis tādas, un tev ir instrukcija. Un tieši tāpatās mūsu dzīve, tā arī ir jāvada pēc konkrētām instrukcijām. Jo ja jūs pieņemat Jēzu un jūs dzīvojat tā, kā jūs dzīvojāt līdz šim, tas ir tā diezgan neefektīvi. Jūs nevarat izmantot. Tas ir tā, ka jūs vienkārši iztērēt laiku veltīgi. Tas, kad jums ir atvēlēts laiks, cik jūs dzīvos šīs zemes. Jā, jūs vienkārši daudzas lietas, ko Dievs priekš jums ir sagatavojis savā dzīvē, jūs viņus vienkārši nesaņemsiet. Vai arī tas, palaidīsiet garām. Pirmkārt, Dievs grib caur jums kaut ko izdarīt. Jūs to vienkārši neizdarīsiet, tāpēc, ka jūs nebūsiet gatavi, lai viņš jums lieto. Jā. Un viss, un jūs nepiepildīsiet to aicinājumu, ko viņš jums ir paredzējis. Protams, arī par svētībām un par tām visām lietām. Un man patīk tas variants, kad mēs arī te citreiz cepamies un domājam, kāds tad man ir tas aicinājums, kas tad man īsti ir jādara, kā lai es to saprotu. Un mēs klausījāmies arī Keneta Koplandu un citus dievu vīrus, un pat, ja mēs paņemtu tos pašus ornitologus un pajautātu viņiem, un kā tad tie putni zina, kur viņiem ir jālido? Tāpēc, ka viņi dzird, viņi jūt to aicinājumu, viņi zina, kur viņiem ir jāiet un kas viņiem ir jādara. Tāpēc, ka viņi zina, kā putni zina un es nezinu, tātad ir kaut kādas dāvanas katram ikvienam no mums, pats Dievs ielicis jau no tā mirkļa, ja, kad mēs, kā saka, šūpuli ielikts, tad, kad mēs piedzimām. Katram ir savas dāvanas. Un nebūs tā, ka, ja tu esi muzikants, tad pēkšņi viņš gribēs, lai tu būtu ķirurgs. Ja viņš ir ielicis tevī kaut kādas dāvanas, ja, tā kā arī es arī savam vīram saku, tev ir muzikālās dotības, tad strādā pie šīs sfēras. Citu tu neko neredzi pagaidām, ja, kas tev būtu jādara, tad dari šajā jomā, ja. Tātad šis ir tas, ko tu vari attīstīt. Jo Dievs vienmēr grib, lai tas, kas mums ir, mēs to attīstam. Nevis noslēpjam zem galda.
ja, kur neviens neredz. Tas talantiem ir runā, ja? Nu, Dievs ir tie Dievs ir tie talanti, jā, ar kuriem savu. mēs varam kalpot. Ja man ir talants spēlēt instrumentus, es viņu spēlēju. Nu, jā. Un kādam varbūt arī var pamēģināt kaut ko iemācīt. Nu, atkarīgi tas no skolēniem atkarīgs, ja, zin kā, studenti visādīgi. Man jau tavu pacietība ir tā, kā ir kādam kaut ko mācīt. Cevišķi nesaprot, vai jau uzdod jautājumus, kā tu nezini, es taču tev saku, tā jādara, ne, tu man saki, tā nav. Tāpēc es uzskatu, ka tas nemaz nav tik sarežģīti zināt, kāds ir Dieva plāns mūsu dzīvē. Bet vairāk uzzināt mēs varam tad, kad mēs lasam Dieva vārdu. Un, piemēram, šeit Romiešiem 12. nodaļā ir rakstīts... Tā, kur tad mums ir Romiešiem 12? 2. pantiņā ļoti daudz jau zina to rakstu vietu, kad mums katru dienu. 12. nodaļā? Jā, šeit ir rakstīts. Pagaid, ļauj man rašķirt, cik tātri ir. 2. Un ir rakstīts, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtīties, atjaunodamies savā prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba un to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un daudz caurim Dievu vārdam mēs lasam un redzam, ka Dievs grib, lai mēs baudītu šo dzīvi, lai šī dzīve mums nestu prieku, ja? Bet pārsvarā cilvēki nes kāpēc, ka tad, kad viņi pieņem Jēzu, viņiem liekas, ka nu tagad viņi būs, es nezinu, kaut kādi slaveni, tur evaņģēlisti, misionāri un vēl neskas. Tas var būt, bet tev līdz tam ir jāizaug tad, katrā gadījumā. Bet pirmie soļi, kas mums ir jāsāk veikt, tas ir jāapmeklē draudze vai mājas grupiņas, jālasa Dievu vārds ikdienā. Var klausīties taču lielos Dievu vīrus. Viņi sludina, viņi liek pretī rakstuvietas. Nu tad veriet līdz tās rakstuvietas, tā kā tikko mēs teicām, ja, atveriet un izlasiet, vai ir tā teikts vai nav tā teikts. Ja. Piemēram, Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus, ja? Tātad, bet mums ir jālasa tā patiesība, ja? Un sākumā viņi ir jāuzzina, kāda viņi ir. Jā, un to mēs varam uzzināt tad, kad mēs sākam lasīt Dievu vārdu. Un tas ir mūsu ieteikums un iedrošinājums katram. Jums Dievs ir iedevis ļoti daudz talantus un dotības. Neizšķiediet viņas, attīstiet tās. Tā ir tā Dieva griba, lai jūs to darītu savā dzīvē. Sameklējiet draugus, pieslēdzieties mājas grupiņām. Mums ir arī mājas grupiņa online. Var pieslēgties un kopā baudīt un mācīties. Ja? Jo ir citreiz grūti cilvēkiem vieniem pašiem, kad šobrīd jau ļoti daudz cilvēku ir izkaisīti, sevišķi latvieši pa visu plašo pasauli, kur nu kurēs, un ļoti bieži ir tā, kad ir cilvēki tiešām vieni kaut kur projām. Bet šobrīd ir tas moments, ka mums ir internets, mēs varam sanākt kopā internetā, mēs varam kopā lūgt, mēs varam lasīt Dievu vārdu, mēs varam dalīties pieredzē, ja? Salīdzināt, vai tas ir ar Dievu vārdu saskaņā vai nav. Šī ir tā instrukcija, šī ir mūsu dzīves instrukcija, un tai vajadzētu sekot. Mūsu ieteikums tiešām ir ieraugiet, cik Dievs ir labs. To ieraudzīt mēs varam tad, kad mēs kļūsim viņa mācekļi, tad, kad mēs iedziļināsimies tajā vārdā. Kad tas vārds, kas te rakstīs, viņš dzīvos mūsu sirdīs. Un ja mēs būsim kaut kur, jebkur dzīves ceļā un notiks kaut kādas lietas, mēs zināsim, mums atgādināsies. Mums atgādināsies, kas mums ir jādara tādās lietās, tādās reizēs. Bet ja mēs sevī neko neieguldīsim iekšā, ja, neatjaunosim savu prātu saskaņā ar to, kā saka Dieva vārds, tad nekas nebūs. Mums vienīgais, kas ir vajadzīgs, vai nu ielādēt telefonā mobilo aplikāciju, kur ir Bībele, un lasīt elektroniskā veidā, ja kādam tas ir ērtāk, vai nopirkt Bībeli. Un te viss ir aprakstīts. Un mēs varam iet solīt pa solītim. Jā, un varbūt situācijas, kad tiešām ir vētra apkārt un nezinu, kā tikt no tās ārā. Tamdēļ jau ir draudze, tamdēļ jau ir šīs mājas grupiņas, tamdēļ jau ir cilvēki blakus, kas mums var palīdzēt. Un ir lietas, kuras patiešām liekas, man kauns par to teikt, man negribās kādam uzplīties. Vienalga, nekad nepalieciet vieni, jo arī šeit mēs Dieva vārdā lasam,
ir rakstīts: un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādumi, un jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Tad šeit mēs arī redzam Dievu vārdā, kad mums ir jābūt kopā. Mums ir jābūt kopā. Jo tā, ka mēs esam viens otram, mēs varam viens otram palīdzēt. Pat ja ir lietas, par kurām liekas, kā par viņām var runāt, arī par tādām var runāt un vajag runāt. Jo tas, kas mūsu sirdīs dziļi iekšā apslēpts, ļoti bieži mūs sāpina. Neļauj mums iet tālāk, tāpēc, ka tas ir tā kā akmens, kas mūs velk, kā piesiets pie kājām. Mēs nevaram paiet uz priekšu, tās ir nepiedošanas, tie ir aizvainojumi, visādi pāridarījumi, visādas dažādas situācijas, negadījumi, nezināšana, ja? Viss tas mūs nomoka, ja? Un tāpēc ir mājas grupiņas, tāpēc ir online grupiņas, tāpēc ir cilvēki, kristieši. Mēs, brāļi, māsas esam, lai viens otram palīdzētu. Ja? Bet pirmais, kas jādara, manuprāt, tiešām ir jāsāk lasīt Dieva vārds. Jo Dieva vārds ir šī instrukcija. Tur ir šīs norādes. Un ja ir kaut kādas situācijas, kas nav skaidrs, vienmēr vajag atrast cilvēkus, ar kuriem var to padalīties, pajautāt. Lūgt un izrunāties, vai ne? Jā, tā tas savādāk. Tieši tā. Cilvēki daudz jau nezinu. Es arī, kad biju agrāk, piemēram, es nezināju. Es zināju, kas jādara, bet es nezināju, kur es varu atrast. Bībelpus es diezgan biezi jaunā darība, vecā darība. Kā es zinātu, kurā vietā, kas man tieši jālasa? Tas lapiņas ir plāniņas tādas, ja? Burtiņi maziņi, tie ir daudz informācija. Tāpēc jau ir tie līderi, kas tev pateiks. Tev vajag zināt par mīlestību korintiešiem 13. nodaļa. Ja? Vajag zināt, piemēram kā uzvesties, kādi ir tie saucamie kristiešu likumi, ja? kas ir likums, ja? Ko Dievs saka. Tas nav tā, ka tur nevarat cik jā un āmen, tas ir likums. Un ja tu likumu pārkāp, tad jau tur nav tā, ka vajag uzreiz. Tas ir romiešiem 12. nodaļa, tur rakstīts. Ir, te, piemēram, arī viens vienmērs ir. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Kas tur nav skaidrs? Ja tas ir ļauns, es viņu neieredzu. Ja Dievam tas nepatīk, tas arī man nepatīk. Īsi un konkrēti. Pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība, lai jūs starpā ir sirsnīgi. Ja? Centieties citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, kalpot tam kungam, priecīgi, cerībā, pateicīgi bēdās, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Tas ir tās lietas, kas ir uzrakstīts ar melnu uz baltu, un tur nav apspriežams nekas vairāk. Te ir tā rakstīts, ja? Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi to, ka jūs citu mīlat. Tu esi kādam parādā naudu, vai nav ko aizvē un atdod viņam. Un viss, tas jau taču ir vienkārši. Nav tās naudas. Pazvani viņam, pasaka, sadošu vēlāk, bet atdod. Tad tu būsi izpildījis to, kas rakstīts šeit ir. Un viss, un tu jau esi Dievu prātā, un Dievam uz tevi labs prāts ir. Tas taču ir vienkārši. Jā, un arī jaunajā derībā ir rakstīts, ka noģērbiet veco cilvēku, noģērbiet. Nav rakstīts, ka Dievs atnāks tagad un paņems nost no tevīm tur visu tavu veco dabu, visus tavus vecos ieradumus. Tev pašam ir jāatrod šī iespēja no tā tikt vaļā, jo ļoti daudz mūsu dzīvēs notiek negatīvas lietas tādēļ, ka mums ir slikti ieradumi. Bet mums ir jānomet tas vecais cilvēks. Dievs neatnāks mūsu vietā, to neizdarīs. Jā, viņš dos spēku, viņš redzēs, ka mēs cenšamies, cīnamies, daram. Viņš atnāks un palīdzēs. Bet vislielākais spēks nāk no Dieva vārda. Tāpēc mēs iedrošinam vienmēr sākt ar Dieva vārdu. Un attiekties pret Dievu vārdu vienkāršāk. Nevajag neko sarežģīt savā dzīvē. Esiet tur, kur jūs esiet. Dariet to, kas jums ir jādara šobrīd uz doto momentu. Attīstiet to, kas jums jau ir dāvāts. Ne visi ir muzikanti, bet ir daudz un dažādas citādākas dotības katram ikvienam, kuras jūs varat attīstīt. Un ja jūs tās attīstīsiet, Dievs jums dos vēl vairāk. Bet ja jūs slēpsiet to, kas jums ir, ja, kā tas trešais kalps, kas teica, tu nāc un pļauj tur, kur neesi sējis, ja, un es tāpēc paslēpu to talantu. Tā nedarīsim. Par smēķēšanu, dzeršanu, visādām lietām var pateikt vēl, kad
Nu, tas nav īstenībā tā baigi vienkārši. Man arī bija grūti, es centos. Pirmām kārtām es izlasīju, jā, kas te rakstīts arī, teiksim, 12. nodaļā, 9. pantiņš. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs, piemēram, jā. Es zināju, smēķēt, dzert, piemēram. Tas Dievam nepatīk. Labi, es to zināju, prātā tas ir. Man, saprotu, jā, bet, teiksim, tu nevar tikt vaļā, tāpēc, ka tā ir tāda stipra atkarība, un tas ir sātana produkts, un tas nav, teiksim, kafija būtu vieglāk, kā tu teici. Bet tas, ka tu jau to saproti, ka tas ir slikti, un tad, kad tu jau atzīsties, jā, Dievs, es esmu sagrēkojis, es atkal uzpīpēju, vai atkal iedzēru, vai atkal tur kaut ko sadarīju, vienreiz tev, otrais, trešoreiz, ceturtoreiz, piektoreiz, ja, kā saka, nožēlot to arī kaut vai 1000 reizes dienā jāvajag. Mierīgi. Un Dievs uz to nestīsies, atkal tu izdarīji visai prom, negribu tev redzēt. Tā nekad nebūs. Tieši otrādi, jo tu vairāk centīsies to no tā visu pats tikt vaļā, un Dievs tev, kā saka, Dievs vienmēr nāks palīgā. Nu, nebūs tā, ka tu klauvēs un tev neatvērs. Tā rakstīts, klauviet, un jums taps atvērts. Jūs meklē, ja Dievs redzēs, ka jūs patiešām gribat no tā tikt vaļā, viņš pat varbūt arī var neprasīt. Man bija tāds moments, kad Dievs runāja manā sirdī, un es teicu Dievam konkrēti, es teicu, Dievs, tu zini. Man lika izmest cigaretes ārā, es izmetu, es teicu, Dievs, tu zini. Man ir nauda. Ja man nebūs vēlēšanās pazudus, ja man viņa joprojām vēl būs, es aiziešu nopirkšu cigaretes. Jābūt ir pirmkārtām atklātam pret tām lietām. Es tā arī teicu. Un tad es metu laukos pie plītas sēdē, un es metu iekšā tās cigaretes plītī, un es teicu, tad lai sadeg. Tad, lai tas ir upurs, un lai sadeg arī vēlēšanās. Nākšu rītā, es pamodos, atnācu pie plītas, noliku pelntrauku, noliku kafijas krūzu, cigaretes. Pāc, es taču viņus vakar sadedzināju. Un tad es tā... Bet vispār es nemaz arī negribu pīpēt. Tas ieradums vienkārši jau, rokas jau pašas jau dara, saprot? Pīpēt vairs negribās. Es teicu, paldies Dievs, vēlēšanās ir sadegusi. Vēlēšanās nav. Kā jūs domājat, es nevarēju iesākt pīpēt? Protams, ka es varēju. Es varēju aiziet, jo man darbā viss pīpēja. Es varēju nostāties viņu barā pa paradumu, nav cigaretes, aizšu viens mēķi, ja? Un iesākt, un es būtu sabojājis to, ko Dievs ir izdarījis manā dzīvē. Un viss. Bet es tā nedarīju. Es lūdzu Dievam, lai pazūd vēlēšanās. Jo, jā, es sapratu, ja man būs vēlēšanās, nav naudas, aizņemšos naudu nopirkšu, ja? Tā vai kaut kādā veidā, tas tāds tā kā iedrošinājums pret jebko var cīnīties šitā. Un galvenais pamatā ir Dieva vārds. Ja jūs iedziļināsieties vairāk Dieva vārdā, vairāk meklēsiet Dievu, tas Dieva vārds, viņš izaugs jūsos un viņš atnesīs jums spēku. Tur jau ir tas noslēpums, tur jau ir tas spēks, ka tad, kad mēs lasam to Dievu vārdu, viņš mūs spēcina no iekšienes un mēs uzvaram. Jo ļoti daudz cilvēki ir arī tā cīnījušies savā spēkā mest nost un viņiem nekas nav izdevies. Es varu pateikt, 98. gadā, 10. oktobrs, man vēl bija mājās, kas jāieraksta skursteni, ja? Laukos skurstenis, es biju ar flomasteru melno tādu ieskrāpēs, ierakstījis. Es nepīpēju, man liekas, ka kaut kādas 9 vai 10 gadus. Un pēc tam es sāku atkal. Tāpēc, kad notika dzīvē kaut kādas krīzes, ja? Krīze reāli bija. Jā, un cilvēks nenoturās. Jā, bet, ja domājies, 10 gadus es praktiski noturējos. Bet arī nenoturās kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad ir krīze, tu atkāpies no Dieva. Es maz nebiju viņiem nejēs neko mastēlēt. Bet, es nebiju brīvs. Es vienkārši pats biju izdomājis, ka es nepīpēšu. Man toreiz ielika slimnīcā, man vēders sāpēja un neko nevarēja izdarīt. Teiksim, man tur sapotēja, palika labāk, izlaida ārā, neko neatrada. Un ārsts pateica, es tev no smēķēšanas. un tad es sapratu, laikam būs jābeidz. Un tad es beidzu. Tas bija 96. gads, jā. Pēc tam es atkal sāku smēķēt, tāpēc, ka tur, kā saka. Jebkurā gadījumā vienmēr ir izvēle mūsu rokās, ko mēs daram vai nedaram, bet palīgā mums nāks un efektīvi palīdzēs Dieva vārds. Un tad, kad jums īpaši ir grūti, ja, un neredzam nekādu gaismu tuneļa galā, ja, tik vai tā turpinam lasīt Dieva vārdu. Nevaram palasīt, klausamies, bet neatstājamies no Dieva, jo tikai viņš ir tas, kas dod šo spēku, uzvarēt un iet tālāk. Dieva vārds saka, piemēram, tur rakstīts tā, jo ko Dievs ir atbrīvojis, tas patiesi ir brīvs. Tādi vārdi ir.
Jā. Tas nozīmē to, ka daudz arī vēl otrā rakstīt, ir daudz cilvēks var izdarīt savā spēkā. Daudz var izdarīt, ja? Bet, teiksim, to, ko Dievs atbrīvo, tas patiešām ir brīvs, tas ir pa jebko. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tas arī ir rakstīts, jā. Tas ir apmēram arī uz to šniti, ja? Tā patiesība darīs mūs brīvus. Jo kamēr mēs daram lietas, un viņas mūs netraucē, un tas liekas, es zinu, ka tas varbūt nav labi, bet man patīk, un es vēl nejūtos neērti, ja? Tad cilvēki arī turpina tās darīt. Bet, kad jūs lasīsiet Dievu vārdu, Dievs pats jums norādīs instrukcijas un parādīs ceļus un uzrunās, un jūs sapratīsiet. Jo Dievu vārdā arī rakstīts, ka pat nepraša, nepaliks nesapratnē, ja, ka cik vienkārši ir Dievu vārds. Dievu vārds ir ļoti vienkārši. Mēs viņu sarežģam pārāk daudz. Un tāpēc arī mums ļoti brīžams ir ļoti grūti saprast un orientēties tajā vispār, kas notiek mūsu dzīvēs, tikai tādēļ, ka mums jau viss liekas, ka lai pie Dieva aiziet ir tik sarežģīti. Ja? Bet nē, viss ir aprakstīts Dieva vārdā un izēja vienmēr ir tur. Mēs iedrošinam jūs, nepalieciet vieni. Pievienojieties mājas grupiņām, pievienojieties internet mājas grupiņām. Varbūt jums ir kāda draudze blakus, ja, kur ir kristieši, ja, ticīgi cilvēki. Ejiet kopā, mācieties Dievu vārdu. Šodien ir tik daudz iespējas, internets pilns ar dažādiem sludinātājiem. Paklausieties, pavērojiet, ko saka vārds, pastieties, kādi ir augļi dzīvē cilvēkiem. Un tad sekojiet. Jā. Jo Jēzus darbojās caur katru vienu cilvēku. Arī caur jums viņš darbosies. Un spēcīgi darbosies, un vēl spēcīgāk darbosies. Ja tikai jūs veltīsiet savu laiku Dieva vārdam un lūkšanām, ja, un stiprināsiet sevi visu svētākajā ticībā, ja, tad arī tā gaisma, tas Dieva vārds, viņš sāk spīdēt caur jums. Ja. Jā, vienmēr ir izdeja. Ejiet līdz Jēzum, sekojiet tam, ko Dieva vārds saka. Ejiet kopā ar kristiešiem, tad mēs būsim spēcīgi. Tieši tā, pielūksim savu. Jā, pielūksim. Pielūksim. Jā. Paldies, debes Tēvs. Paldies, debes Tēvs, par šo iespēju pastāstīt cilvēkiem, vismaz drusciņi iedrošināt, ka tavs vārds tā ir gaisma uz visiem ceļiem, kungs, visur, kur mēs ejam, kad tu esi kā gaisma, kungs. Lai cilvēki vēršās pie tevis, Dievs, lai viņi nemūk prom no tevis. Jo, cik ilgi tu tā skraidīs apkārt, debes Tēvs. Paldies Tev, Dievs, ka tu lieto arī mūs, ka mēs varam, kad ir internets, kad ir iespēja ierakstīt šāds raidījums, ne raidījums, kā to saukt savādāk, bet jebkurā gadījumā paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu vārdu pirmkārtām, kad viņš ir, kad mēs viņu varam lasīt, mēs varam zināt, ko darīt. Pat arī brīžams mēs Tev personīgi nedzirdam, bet mēs varam izlasīt, ko Tu jau esi teicis. Un tas arī ir tas pats. Tas arī ir tas pats, kungs. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Es Tev pateicos, kungs, par to iespēju, kāda mums ir dot visiem un visus iedrošina arī, debes Tēvs. Lasiet vārdu. Iedziļinieties viņā. Sekojiet viņam. Viss būs kārtībā. Jā, mēs lūdzamies par katru vienu, kurš skatās un klausās šo ierakstu, lai Tavs svētais gars, mīļais debes Tēvs, uzrunā katru vienu no viņiem, iedrošina. Jo Tu patiešām mīli mūs. Tu mīli katru vienu. Un mēs esam Tavi bērni. Tu mūs esi aicinājis pēc savu mūžīgā nodoma. Un Tev ir labas domas par mums. Tev ir labas domas, Tev ir nākotnes domas. Un es lūdzos, lai šis vārds, ko Tu esi mums šeit uzrakstījis šajā grāmatā, lai kādā veidā mēs viņu lasītu elektroniskā vai papīra veidā, Dievs, lai patiešām mēs katrs ik viens ieraugam Tevi un Tavu mīlestību, lai Tavs vārds sāk darboties cilvēku dzīvēs vēl vairāk un vairāk, un velc sev klāt katru vienu cilvēku un uzrunā viņu sirds, mīļais debes Tēvs. Lai tā patiesība, kas šeit ir, lai tā sirds mīlestība, kas Tev ir pret katru vienu no viņiem, izplūst caur Tavu vārdu, lai vārds kļūst dzīvs viņu dzīvēs. Paldies Tev, debes Tēvs, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Lai visiem jauks
laiks kopā ar Dievu. Mhm.